Sveicu visus manā jaunajā video. Šoreiz es turpinu ceļojumu pa Kurzemi, konkrētāk gar jūru pašu, un savu ceļu es turpinu no Zaķukroga, no Jūrkalnes, Liepājas virzienā. Tagad es esmu apstājies Labragā, tur atrodas Rīvas krogs, un šī ir tāda vieta, kur ļoti gribās atgriezties. Kāpēc? To jūs redzēsiet tālāk paši. Šis ir vecais koka tilts, uzbūvēts pār Rīvas upi. Blakus atrodas jaunais tilts, ko jūs tūdaļ pēc mirklīša redzēsiet. Šis tilts tagad ir domāts tikai vairs kājām gājējiem. Varbūt kāds ar riteni vēl var pārstumties pāri, bet citādi blakus ir jaunais tilts. Un lūk, te viņš ir. Blakus ir izveidots speciāls kanāls zivīm, bet viskaistākais skats, tas jau būs apakšā zem tilta. Šeit ir uzbūvēts arī krogs, kurš ir salīdzinoši tāds īpaši dārgs. Teiksim, ja salīdzina ar lepnajiem Rīgas krogiem, un tad šeit, teiksim, otrais ēdiens ap 11–12 eiro, teiksim, tā parasta karbonāde. Bet šeit es iesaku, ir mazāk naudiņas, tad vienkārši ienākt, iedzert kafiju vai kādu kokteilīti, kas šeit maksā arī salīdzinoši lēti. Vai arī ienākt vienkārši apēst saldējumu. Un šeit jau pa logu paverās arī ļoti brīnišķīgs skats. Bet jābrīdina, ka viņi strādā, ka darba laiks viņiem ir tikai līdz 19:00. Es uzskatu, ka tas ir ļoti maz. Vēl kas jāsaka, viņi nestrādā pirmdienās, otrdienās, manuprāt, bet es varu kļūdīties. Bet, manuprāt, viņi nestrādāja pirmdienās, otrdienās. Un rindas šeit ir bieži vien gadās tā, ka aizbraucot uz šeit, ir dzīvā rinda. Un rindā varbūt jāgaida pat ilgāk par stundu. Mēs aizbraucām ap 18:00 un mūs jau negribēja paņemt, tāpēc, kad, teica, līdz slēgšanās brīdim ir tikai palikusi 1 stunda, un cilvēki iekšā ir salīdzinoši daudz. Šeit ir arī kaut kādi veci mūri, kas te pa mūriem es nezinu, ja kāds komentāros var uzrakstīt, būšu ļoti priecīgs. Un tā šeit izskatās tie pašas upes, krastā. Šeit ir ūdenskritums. Kā jau jūs paši redzat, augšā koka tilts, un vēl nedaudz tālāk vēl viens tilts, tas ir jaunais tilts. Pār šoseju Liepāja Ventspils. Kā jau arī iepriekš teicu, blakus ir uzbūvēts tāds kanāls izbūvēts, kur zivīm peldēt. Patreiz mēs cenšamies ieplānot tā, lai vismaz reizi gadā uz šejieni atbrauktu un vienkārši tāpat pastaigātos šeit, ieklausītos dabā,
pastaigātu, paskatītos. Tā kā šeit tiešām ir ļoti brīnišķīgi. Jāsaka, ka līdz jūra ir liels gabaliņš no šīs vietas. Teiksim, man ar kājām ir aiziet neiespējami, bet, teiksim, ja cilvēks ir vesels un tā, tad jau, protams, viņam nesastādīs problēmas aiziet līdz jūrai, vai arī ja ir savs transports. Netālu arī atrodas kempings. Nu ko, iesaku pašiem aizbraukt uz šejieni un paskatīties, kā šeit izskatās, iet krogā, iedzert kafiju vai tēju, kas nu kuram tuvāks. To, ko gribēju, to jums parādīju. Lai jums visiem jauka diena, vai jauks rīts, vai jauks vakars, un tiksimies jau citā video. Atā!